Kā izvēlēties sev piemērotāko akmeni? To, kurš tieši šajā brīdī ir vajadzīgs visvairāk. Ir divi ceļi. Caur zināšanām, ka jūs konkrēti izvēlaties konkrētu akmeni pēc viņa funkcijām, pēc viņa īpašībām, pēc viņa enerģijām, vibrācijām, frekvencēm, vai otrs ceļš ir intuitīvi. Jūs par šo akmeni kaut kur dzirdat, jūs kaut kur viņu ieraugat Facebookā, kādai jūsu draudzenei ir tāda aprots, jūs viņu ieraugat kaut kur veikalā, gada tirdziņā, jūs ieraugat atkal viņu kaut kur kaut kādā video. Tātad šis akmens pie jums kaut kā nonāk intuitīvi, neizskaidrojumā veidā. Un tas arī ir ļoti labs ceļš, bet pēc tam gan ir labi uzzināt šī akmens nosaukumu un arī izlasīt. Ko tad viņš jums var palīdzēt, jo jūs vairāk zinat par viņa īpašībām un funkcijām, jo jūs vairāk viņas varat pieslēgt sev klāt un izmantot. Ja jūs zinat, ka šis akmens ir labs miegam, tad ņemiet vakarā viņu blakus, turiet viņu guļamistabā. Ja jūs zinat, ka šis akmens ir uzmundrinošs, iedvesmojošs, aktivizējošs, tad turiet viņu uz darba galda, ņemiet līdzi, kad jums ir jāraksta kādi e-pasti, pieteikumi, projekti, reklāma teksti. Tātad, jo jūs vairāk zināsiet pēc tam par šo akmeni, jo labāk, jo jūs vairāk no viņa spēsiet iegūt. Bet pie izvēles var izvēlēties arī tīri intuitīvi. Vēl ir tādi divi labi principi. Gaišie akmeņi ir saistīti ar garīgo plānu, tātad ar garīgajām, visām neturējamām, neredzamajām, augstākajām enerģijām, ar mieru, harmoniju, līdzsvaru, balansu. Savukārt visi tumšie akmeņi ir saistīti vairāk ar materiālo plānu. Viņi spēja piesaistīt aizsardzību, tātad mūsu materiālajā pasaulē, viņi spēja attīrīt, tā kā melnu oglīti uz suds visu lieko, transformē, aizveda projām. Visi tumšie akmeņi palīdz materiālā plānā ar mērķu sasniegšanu, ar naudas nopelnīšanu, ar zemes nopirkšanu, ar mājas uzcelšanu, ar diplomu darbu uzrakstīšanu, aizstāvēšanu. Tātad, jā, visi tumšie akmeņi ļoti, ļoti palīdz mūsu reālajā, tādā redzamajā, taustāmajā dzīvē. Bet par gaišajiem, tātad tie ir vairāk tāda mūsu garīgajam atbalstam, ļoti labi palīgi un pavadoņi meditācijās, visādās garīgās praksēs, elpās, skaņās un neirografikās un visās šādās lietās no gaišajiem akmeņiem. Saukšu nosaukumus, jo var arī noresonēt gan krāsa, izskats, gan arī nosaukums. Tātad ir selenīts, ir selenīta akmeņi, ļoti maigs akmens, viens no retajiem, ko var izmantot arī jauniem cilvēkiem, bērniem un droši turēt guļamistabā, atrodams arī Latvijā, karjerā. Mums ir mēnesis akmens, tātad var redzēt, selenīts ir tāds spīdīgāks, caurspīdīgāks, mēnesis akmens mums ir tāds matētāks. Jā, var palasīt arī par viņa īpašībām. Tātad mums ir arī mēnesis akmens. No gaišajiem arī viens no pasaulē populārākajiem akmeņiem, arī ļoti, ļoti maigs, ļoti draudzīgs, ļoti labestīgs rozā kvarts. Jā, drusciņi jau es pačukstēšu par viņiem priekšā, jo, akmeņi jau arī grib, lai par viņiem pastāst. Rozā kvarts tātad mīlestībai un ļoti bieži izmanto mīlestības piesaistīšanai, attiecību veidošanai, romantikai, bet šis ir ļoti labs akmens, lai iemīlētu arī sevi. Jo mīlestība vispirms sākas no sevis pašas, no to, cik ļoti tu mīli sevi, to, cik ļoti tu novērtē sevi, kādu cenu, kādu vērtību tu sev piešķir pati sev kā cilvēkam, un tad jau arī attiecīgi to nolasa arī citi cilvēki, arī vīrieši, un tad tā mīlestība arī pati atrodās. Vispirms vienmēr ir jāsāk ar sevi, un rozā kvarts arī ļoti palīdz iemīlēt sevi. Atver sirds čakru, jo sirds čakrai, kā mēs zinām, bieži arī senajos rakstos ir piedāvāta zaļā krāsa, arī sirds čakra tādā zaļā aplītī, vienmēr bumbulītī izskatās, bet otra krāsa sirds čakrai ir rozā. Tātad visi rozā akmeņi būs sirsniņas atvēršanai. Jā, ideāls ēdienas produkts, ko es sirds čakras atvēršanai ir arbūs, es saku tagad vasarā, zaļa miza un iekšā rozā. Fantastisks šīs enerģijas nesējs un aktivizētājs. Vēl no gaišajiem akmeņiem mums ir zemeņu kvarts. Tādēļ viņu arī sauc par zemeņu kvarts, jo
Viņš tā tad ir tonis rozīgāks, un iekšā viņam ir tādi lāsumiņi, kas atgādina arī ārpusē zemenītēm, tās mazās tādas iedobītes. Jā, tā tad ir rozā kvarts. Vēl ir fantastisks un ļoti rets akmens, ļoti rets. Viņš būs 2 reiz dārgāks nekā pārējie. Man viņa arī ir 2 reiz mazāk, pasūtīju pati sev. Akmens ļoti rets podumena veids, kundzīts. Tātad tāds ceriņa krāsā. Ceriņa krāsā violetīgs, ļoti maigs. Viņā iekšā ir litijs, arī tāds savienojums ķīmiskais, kas palīdz ārstēt depresijas, nemieru un palīdz ļoti arī mūsu garīgā veidā uzlabot savu garīgo psihisko veselību. Jā, no vēl šādiem līdzīgajiem jau gaišajiem akmeņiem, kam arī ir šāda nomierinoša laba iedarbība, ir lepidolīts. Akmens, kuru sauc par miera un miega akmeni, arī tādā violetā krāsā. Violetā krāsa, kā mēs zinām, ir saistīta ar 6. čakru un palīdz aktivizēt intuīciju. 6. maņu, intuīciju, 3. aci. Arī ļoti skaists akmens, katra pērlīte ir citā tonī, ir gaišāks, ir tumšākas, uz rokas sprādze izskatās vienkārši fantastiski. Tad arī vēl no gaišiem akmeņiem mums būs citrīns. Un šis ir ļoti īpašs citrīna veids, Brazīlijas citrīns, ar šiem te baltajiem ieslēgumiem. Man tieši šis citrīna veids patīk vislabāk. Kā rota arī vienkārši fantastiska, jo ļoti skaisti spēlējās šis te matētais baltais ar caurspīdīgo zeltaino. Citrīns ir tirgotāja akmens, citrīns ir biznesmeņu akmens, citrīns ir naudas, enerģijas, bagātības akmens, zeltainā krāsā, tātad saistīts ar 3. čakru, kas ir saistīts ar mūsu pašizpausmi, pašrealizāciju, ar mūsu gribas spēku. Un tā jau arī ezotērikā saka, jo mēs vairāk apzināmies savu cenu, jo mēs vairāk arī varam naudas piesaistīt. Patiesībā cenu par savu darbu, par savām prasmēm, par savu laiku, veselību un enerģiju mēs nosakām paši, bet, lai būtu tā drosme, lai būtu tas iekšējais spēks un pārliecība, tā ir zeltainā krāsa, 3. čakra. Tātad, kas es esmu un kāda ir mana vērtība šajā pasaulē. Un vēl tātad no tumšajiem akmeņiem man ir, viņš izskatās tāds tumšs, te arī vakara saulītē varbūt grūti redzēt, bet tas ir granāts. Granāts tāds sarkan brūn, melns akmens, un granāts ir ļoti arī spēcīgs akmens, kā jau ar šo sarkanīgo toni. Granāts ir 1. čakras akmens, un 1. čakra ir mūsu iekšējais, katrā cilvēkā vīrišķais spēks. Tā ir drosme, mērķtiecība, cīņas spars, spēja par sevi pastāvēt, spēja aizstāvēt savas robežas, spēja sasniegt savus mērķus, arī tāda pašpārliecinātība, ļoti sazemējošs akmens tiem cilvēkiem, kuriem vajag, nu tā teikt, saķeri ar realitāti, saķeri ar naudu, saķeri ar mantiskajām vērtībām, saķeri ar savām saknēm, ar, nu tā kā iedzīt pēdas stingri zemē, saķeri ar saviem senčiem, saķeri ar saviem, nu tādiem iekšējiem spēkiem un tādiem iekšējiem gariem. Jā, tātad granāts ļoti, ļoti tāds skaists akmens no tumšajiem, un vēl akmeņu karalis turmalīns. Tātad turmalīns ir viens no akmeņiem, kurš ļoti daudz strādā tieši mūsu veselībai. Ļoti daudzām orgānu sistēmām, ļoti ārstniecisks, dziedniecisks tieši mūsu ķermenim, tieši materiālā plānā. Un turmalīns man šeit ir arī tāds īpašs, man vienmēr patīk kaut kas savādāks, kaut kas tāds, kas nav citiem, un šis ir plūmju turmalīns.
šis ir plūmju turmalīns. Un tāpēc viņam arī tāds nosaukums, ka viņš izskatās tā kā plūmīts, un arī katra pēlīte ir savādāk. Te ir ar tādiem sarkaniem lāsumiņiem. Ir tumšākas, ir gaišākas, un aprocies es lieku viņus visus pēc kārtas, tā kā arī viņi ir, lai būtu dažādība. Ir arī cilvēki, kuri saka, ka viņiem nepatīk aproces no viena veida akmeņiem, vienā krāsā, pilnīgi vienādas. Tā kā arī turmalīns vispār ir tāds liels ķermeņa mūsu veselības ārstētājs un dziednieks. Un vēl ir viens fantastisks akmens, kas ļoti patīk manām sekotājām. Labradorīts. Paskatieties, kāds fantastisks akmens. Viņu sauc par magu akmeni. To sauc par melnā mēnesis akmeni. Tātad mēnesis vispār mums atbild par intuīciju, par maģiskajām spējām, par spēju strādāt ar enerģijām, par spēju lasīt lauku, par spēju lasīt cilvēkus, notikumus. Un labradorīts ir šāds akmens, kas aktivizē mūsu šīs iekšējās spējas, kas aktivizē mūsu zemapziņu, un intuīcija mums mīt arī mūsu zemapziņā, nevis mūsu prātā, un spēja nolasīt citu cilvēku zemapziņu. Katra pēlīte, katrs akmentiņš zaigo šajā fantastiskajā parādībā, ko sauc par labradoriscenci, tāpēc šis akmens arī tika nosaukts par labradorītu. Viens no retajiem akmeņiem, kas ilgojās pēc sava saimnieka, kuram ir ļoti svarīgs kontakts ar cilvēku. Ja ir aproces, kuras jūs varat uzdāvināt savām draudzenēm, pārdāvināt savām meitām, kolēģiem, ja jūs jūtat, ka kādam citam cilvēkam šis akmens būs vajadzīgs, pirms tam gan paturiet zem ūdens, lai askalojas prom jūsu enerģijas, vai kādu laiciņu nenēsājiet, tad labradorīts klausa tikai vienam saimniekam. Un ja labradorīts saslēdz ar kādu cilvēku energoinformatīvo lauku, tad viņš, tā teikt, ir kā uzticīgs draugs līdz mūža galam. Tāpēc labradorīta rotas neatdodiet, nepārdāviniet, un, ja pārvācaties, nepazaudējiet, neatstājiet, lai viņas vienmēr ir ar jums. Ļoti jauks akmens, esmu ievērojis, ka ļoti patīk vīriešiem. Vīrieši arī sajūt šīs te enerģijas maģiskās, un man ir 8 mm pērlītes. Un ir arī 9 mm pērlītes, un ir arī vēl lielākas. Drusiņi ir palicis, ir arī vēl lielākas, ja piemēram vīriešiem, saviem partneriem, dzīves biedriem arī vēlties šādu aproci. Tālūk, ļoti skaists akmens. Tātad šis ir melnā mēnesis akmens.